Uzsākti Cernikavas luterāņu baznīcas atjaunošanas darbi. Senais dievnams celts 1728. gadā un ir vienīgā koka baznīcas ēka, kas saglabājusies Vidzemes piekrastē. Šogad mēs esam uzsākuši tādus darbus, kas paredz demontāžu un guļbaļķu protezēšanu atjaunošanu, bet to nevar darīt uzreiz, jo ja mēs šobrīd izņemtu vienkārši visu padomu laika aizbūvējums, viņus sabruktu, jo tie notur konstrukcijas. Un tāpēc sākts ir ar cokoldaļu, tas ir pamati. Pamati tiek pa posmiem atjaunoti, un arī vainagbaļķi līdz logam. Un vēl mēs šogad plānojam veikt torņa un dzegu remontu, jo to var redzēt, ka tur tas skārts un tas stāvoklis ir ļoti bēdīgs, un lietus un sniegs aktīvi bojā baznīcas telpu. Protams, ka pat labāk veicamie darbi ir tikai pirmie soļi un pavisam neliela daļa no baznīcas rekonstrukcijas projekta. To paredzēts īstenot pakāpeniski, un šogad Cernikavas novada doma atvēlējuši šim mērķim 20 000 latu. Katrs novads, protams, ir ar kaut ko raksturīgs, un ja mēs paskatāmies jau no seniem laikiem, tad 3 galvenās lietas, kas novadā bija jābūt, tas ir jābūt bija mācītājiem, jābūt bija skolotājiem, jābūt bija ārstam. 2 no tām mums ir, un baznīca, protams, mums arī ir šis dievnams, un viņš ir tāds, kāds ir. Un dažādu apstākļu dēļ 20, protams, vairāk gadu laikā par viņu bija aizmirsts un nekas netika darīts, bet, lai vispār būtu arī svētība šim novadam un arī šai vietai, tad es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ka mums ir jāatjauno šī unikālā vēstures liecība, kas te ir bijusi jau daudzus gadsimtus. Mēs atradām jau pagājušajā gadā līdzekļus, lai varētu uzprojektēt šo baznīcu. Tātad uztaisīt rekonstrukcijas projektu. 5000 mēs atradām, tas tika izdarīts. Manuprāt, projekts ir ļoti, ļoti labs, ļoti veiksmīgs, un kurā ir ietverts gan modernismu stils, gan arī no ārpuses tas, kas ir vēsturiskā liecība. Un šobrīd mēs esam jau vienojušies, ka katru gadu budžeta ietveros, cik līdzekļi atļaus, mēs, protams, mēģināsim arī piešķirt, lai varētu baznīcu atjaunot. Šogad tie ir 20 000. Kopējās baznīcas restaurācijas izmaksas varētu būt nedaudz virs 100 000. Cernikavas draudze ir samērā neliela, un kādu laiku dievkalpojumi esot notikuši Cernikavas tautas namā. Taču aptuveni pirms 5 gadiem, pateicoties mācītāju Gundara Bērziņu un vairāku draudzes locekļu iniciatīvai, atkal vērtas senā dievnama durvis un ticis kopts, tīrīts un labiekārtots, lai varētu atsākt dievkalpojumus baznīcā. Patiesībā šī iecer jau no pašiem 90. gada iesākumiem, kad draudze atjaunojās ar tādu pirmo uzrāvienu, kas toreiz bija. Un tad notika šeit lieli darbi, iznesot no iekšas ārā visu to, kas te bija sanests, sakrāts, lūžņi, jo šeit kādreiz bija elektrocehs padomu laikā ierīkots, un tāpēc arī baznīca no vienas puses ir tik labi joprojām saglabājusies, kā vienīgais šis te koka dievnams šajā te Vidzemes piekrastē, jo viņi tika savā ziņā tad uzturēta. No otras puses taisni šie viņu klātbūtni ir ļoti daudz lietas izdarījuši, kuras mēs tagad redzam ir jāatjauno, jo ir ielieta betonēta grīda, lai smagās mašīnas var braukt iekšā baznīcā, un ir sapūdētas sienas tāpēc dēļ tā. Un tad bija tā, ka paši cernikavieši un tā īsti nesaprata, ko šo dievnamu darīt, jo tie resursi šeit būtu vajadzīgi lieli. No otras puses, daudzi cilvēki saprot, ka Cernikavas centrs ir tas jaunais, kas ap staciju ir izveidojies, nevis šis vēsturiskais. Un tad dievkalpojumi mums daudz gadus notika kultūras namā, arī skolā, un bija iecer par jaunu dievnamu celšanu Cernikavas centrā. Bet pēc tam kaut kā cilvēki sāk saprast, ka mums taču ir vecais dievnams, kurš ir klasiskajā, vēsturiskajā vietā, kurš ir ļoti sens, kurš ir unikāls ar to, ka viņš šajā reģionā ir vienīgais tāds, un tad pievērsa savas domas šeit. Vēl pirms restaurācijas darbu uzsākšanas draudze daudz pagūs izdarīt, pateicoties pašu ticībai un entuziasmam.
Palīdzējuši arī ziedojumi. Šķiet, ka par tradīciju kļūs baznīcas atjaunošanai veltītie labdarības koncerti ar populāru mākslinieku piedalīšanos. Šāds koncerts notika arī šovasar, un ziedojumos tika savākti vairāk kā 300 latu. Mēs atbalstam šo atjaunošanas procesu un arī iespēju paklausīties labu mūziku. Es jau pagājušo gadu šeit esmu bijis un domāju, ka arī šogad varētu atnākt, jā. Esmu to izdarījis. Pirmkārt ir brīnišķīgs koncerts un laiks un ideja kā tāda ir ļoti atbalstāmē. Viņš principā ir svēts Cernikavai, vēsturiski, laikam, ja nemaldos, vecākais Latvijā no esošajām baznīcām, kas vēl, laikam, eksistē. Un tā ir Cernikavā vienīgā baznīca, kas ir bijusi, un tā jābūt no jauna. 15 gadu apmēram esmu piedalījies pat 2 reizes talkās šajās baznīcas uzkopšanas vidas teritorijā. Tad bija eļļas, smakas un tam līdzīgi noliktavas. Pagājušajā gadā ādažu draudzes dalījās savos ziedojumos un atjaunojām logus, ielikām, jo dievnams bija bez logiem, bija loga ailes aizlikts ar dēļiem. Un to draudz izdarīja. Draudzes atbalsts bija pie elektroinstalācijas atvilkšanas līdz dievnamam, jo dievnamā nebija elektrības. To draudz pat ir darījusi, teiksim, ir arī kādas tādas varbūt sīkākas un neredzamas lietas, ir sakārtotas īpašumtiesības un lietas, kas bija saistītas ar Cernikavu. Cernikavas baznīca no iekšpuses nav paredzēts atjaunot sākotnējā izskatā. Projekta autori uzskata, ka ir jārestaurē tas, kas ir saglabājies, taču veidot kopijas pēc vēsturiskiem zīmējumiem vai fotogrāfijām nevajag, jo tik un tā tās būs tikai mūsdienās izveidotas kopijas. Ir iecerēts, ka tad, kad mēs ieejam baznīcā un atverās durvis, kuras mēs atjaunosim līdzīgas, kā tas bija vēsturiski, mēs nokļūstam telpā, kura ir gaiša, tai pašā laikā mājīga ar koka apdari, un tā gaisma koncentrējās altāra daļā. Izmantojot to, ka virs altāra savā laikā arī bija augstāki griesti, mēs zem tiem liekam apaļu telpu, un mēs pulcējam cilvēkus ap Kristu. Tas ir ļoti simboliski būtiski, jo altāras vieta, kur Kristus pats nāk vakarēdienā, ir centrs. Un tādā veidā tas ir visgaišākā tā vieta ar to virsgaismu un arī mazliet vitrāžām. Un soli ir arī salikti nedaudz puslokā, kur lai koncentrētu. No otras puses mēs esam domājuši par cilvēkiem ar dažādām problēmām, un šī baznīca ir paredzēta arī tāda, kas var būt viņiem pieejama, un tāpēc tie ir gan ne tikai trepes, bet arī pandusi, lai var iebraukt, bet arī piemēram, orientācijai centrālā ejā ar gaismekļiem, kas mūs orientē un palīdz vairedzīgajiem. Mums tāpatās ir gaismas saliktas pie pirmiem soliem, un tur arī domāts par austiņām vaidzirdīgajiem. Arī uz altāri var uzbraukt. Tātad tā ir vēl viena iezīme, jo Kristus pulcina visus mūs, nevis tikai tos, kas spējam staigāt, dzirdēt un redzēt. Iespējams, ka būs nepieciešami vēl vairāki gadi, lai Cernikavas baznīca varētu atmirdzēt atjaunotnes spožumā. Taču cerība ir, un ticība arī. Jānis Galviņš, Velga Galviņa, TV Spektrs.